Sveiki! Mani sauc Karina Akmens, un kā jau es ļoti sen solīju, es veidoju blogu latviešu valodā. Visbiežāk uzdotie jautājumi man ir par uzturu, jo par uzturu ir ļoti daudz mītu, ļoti daudz teoriju, un, diemžēl, var teikt, visas tās teorijas strādā. Jebkura uztura teorija, viņai ir sava doma apakšā. Tikai jautājums ir, vai tā teorija, kur es izvēlējos tu, atbilst tev, tavam dzīves stilam, tavām ķermeņa vajadzībām. Šīs dienas blogā es pastāstīšu par to, ko es daru pati, lai sasniegtu mērķus, uz kuriem es eju. Kā jau varbūt tu zini, es nodarbojos ar fitnesu jau 4 gadus. Es sacenšos WBFF federācijā. Es arī esmu prokartes īpašniece šajā federācijā. Ko nozīmē sacensības? Tas principā ir tāds kā skaistuma konkurss. Gaita ir ļoti līdzīga. Meitenes peldkastīmos iziet uz skatuves, tiek vērtētas proporcijas, liesums, sevis pasniegšanas veids. Pašlaik es pati atrodos Dubajā un gatavojos sacensībām pēc 2 nedēļām Londonā. Lai kāptu uz skatuves, man ir jāsasniedz apmēram 7–8% tauku uz mana ķermeņa. Sievietē tas ir nedabīgi maz, un es nekad neiesaku ikdienā sievietēm staigāt šitik liesām. Es principā vispār neuzskatu, ka fitness ir tas veselīgākais, bet tas ir tas, ko izvēlos es. Manām klientēm, jo es esmu trenere un uzturu speciāliste šeit Dubajā, es iesaku atrast diētu, kuru tu varēsi uzturēt ilgāku laiku, ar kuru tu vari sadzīvot. Šī diēta noteikti ietver sevi arī kādu našķišatad, noteikti ietver labās proporcijās ogļhidrātus, olbaltumvielas, taukus, šķiedrvielas un arī ūdeni. Vislabākie produkti, viennozīmīgi manā uzturē, ir tie, kas aug reģionā, jo mazāk tie ir transportēti un apstrādāti, jo labāk. Es esmu par dabīgu uzturu, un es noteikti esmu pret mītu, kas ir fitnesā, jo vairāk olbaltumvielas, jo labāk. Tā nav. Tā viennozīmīgi nav, jo pārstrādājot olbaltumvielas ķermenim ir smagi jāstrādā. Vislabākās diētas ir tās, kurās viss ir harmonijā un balansā. Es neatbalstu Atkinsa diētas, neatbalstu keto diētas. Tās ir tās, kur cilvēks principā izslēdz ogļhidrātus no sava uztura un pārtiek no olbaltumvielām un taukiem. Šīs diētas oriģināli tika izveidotas cilvēkiem ar veselības problēmām. Un parastam normālam cilvēkam, kuram viss kārtībā ar insulīna izstrādi, ar cukura līmeni, asinīs nebūtu ar tādām diētām jāizraujas. Diemžēl šī diētas nav iespējams uzturēt ilgāku laiku, un tad pēc tam, ja tu esi atradies uz tādu diētas ilgāku laiku, tavs ķermenis pielāgojas un viņš vairs nespēja pārstrādāt ogļhidrātus. Bet mēs visi esam cilvēki, mēs visi gribam ne tikai labi izskatīties, bet arī labi justies un baudīt dzīvi. Tas laikam šodienai būtu viss. Ja tev ir kādi konkrēti jautājumi, ko tu gribi man uzdot, ieraksti tos komentāros, un es centīšos katru nedēļu atbildēt uz pāris jautājumiem, kuri jūs interesē visvairāk. Paldies, ka skatījies! Līdz nākamreizei!